Labdien, Sintī! Saki lūdzu, kas tev ir mājasajūta? Kas rada mājasajūtu? Sveces. Tikai sveces? Siltums. Mani bērni. Mans suns. Varbūt ir kāda smarža, kas saistās ar mājām? Mandarīni un kanēlis. Nu jā, tagad Ziemassvētki tuvējās. Nu jā, un tad štovēta kāposti, protams, un pankūkas svētdienas rītos. Kur jūs jūtaties kā mājās, kad neesat mājās? Liepājā. Liepāja ir mājas. Un Latvija? Nē, Liepāja nav manas mājas. Es jūtos tur kā mājās, ja es neesmu mājās. Ļoti labi. 3 lietas, kas pašai saistās ar Staro Rīgu. Darbs. Darbs, protams, bet es to negribu tā kā ar Staro Rīgu man saistās daudz cilvēku ielās, priecīgi, pozitīvi, gaismas, krāsas, tāds miers, jo tu nedomā par neko citu, kā tikai to, kā aiziet no objektu uz objektu, baudīt. Nu jā. Un es tā noprotu, ka jūsu uzņēmums šogad piedalās Staro Rīga 2. gadu. Jā, Liepājas doma piedalās Staro Rīga 2. gadu. Pagājušo gadu mums bija tas tāds izaicinājums, kaut kas jauns, Liepāja Rīgā. Mums ļoti labi izdevās, es tā domāju. Mūsu stendā iepriekš pagājušo gadu, viens pāris puisis bildināja savu meiteni caur mūsu stendu, jo mums bija tādas smiltītas zīmējums, varēja veikt un tā. Un jā, šogad mēs atkal esam Rīgā, būsim Rīgā. Ar ko pārsteigsiet? Ar gaismu, sajūtām, vēju, smiltīm, uzmanību vējš. Un kā tas objekts precīzāk izpaudīsies? Objekts ienesīs Rīgā Liepājas sajūtas. Tās Liepājas mājas sajūtas. Šogad mums jau ir atvēries mūsu jaunā koncerta zāle Lielais Dzintars. Līdz ar to tad arī šis mūsu šī gada objekts būs saistīts ar Lielo Dzintaru. Kā jau minēju, krāsas, vējš, smiltis. Būs arī telefonisti, kas stabos sēž? Nē, telefonists paliks Liepājā, vaktēt Liepāju, bet mums būs viss kas cits, jā. Labi, paldies. Paldies.